Nu, lūk, tātad šodien parunāsim, vai Oriflame kosmetika ir dabiska un videi draudzīga. Burtiski dažus vārdus par to, kā mūsu kompānija radās. Tātad mēs esam vairāk kā 55 gadus, jau 56. gads, 56 gadi, kopš mēs esam šai pasaulē. Zviedru kosmētika, zviedru brāļi Jonas un Roberts Jokniki 1967. gadā Zviedrijā nolēma dibināt savu kompāniju, kas, ieklausieties, kas radītu skaistumu kopšanas produktus no dabiskām izēvielām, Kāpēc es vispār šo te sākumu ieliku? Kāpēc es sāku ar vēsturi? Jo mūsu kompānijai šis te redzējums, šī te vīzija, šīs te vērtības, ka mēs radām produktu no dabiskām izēvielām, ir kopš pirmās dienas, kopš mūsu kompānijas dzimšanas. Nevis mēs sekojam modes tendencēm vai sabiedrībā pieprasītām lietām. Nē. Dabiska kosmētika ir mūsu DNS, tas ir mums kopš pirmās dienas, kopš pirmā elpas vilciena. Oriflame ir dabiska kosmētika. Kā šodien atceros, kā mums stāstīja daudz gadus atpakaļ, ka viens no pirmajiem ekstraktiem bija bērza ekstrakts. Pirmie produkti bija produkti ādas kopšanai un maigās rūpes. Un maigajās rūpēs no pirmās dienas līdz šodienai ir bišu vasks un E vitamīns. Pamainījās pirms gada citas sastāvdaļas, bet šīs dabiskās sastāvdaļas ir vairāk kā 50 gadus. Mīļās meitenes un arī puiši, kas skatīsies, ieklausaties mūsu kompāniju, kopš pirmās dienas rada kosmētiku ar dabiskām izēvielām. Kāpēc es vēl to tā gribu uzsvērt? Tāpēc, ka toreiz 60. gadu nogalē, 70. gados, bija ļoti labus attīstības tempus sasniedza ķīmiskā rūpniecība. Tādi sintētiskie risinājumi ienāca gan tekstilā, gan ēdienā, pat kosmētikā, visur, mājās, visur, ja? Un, protams, arī kosmētika, tas bija moderni, kaut kas radīts laboratorijā, ja? Bet mūsu kompānijas dibinātāji Roberts un Jonas Jokniki no pirmās dienas, viņi zina, viņi tic, viņi elpo ar to, ka mums vajag dabisku. Lietojot dabisku, mums vienmēr būs labākais rezultāts, jo mēs cilvēks esam dabas radīts, dieva radīts, mēs esam dzīvs un mēs esam daļa no dabas. Un tikai lietojot dabisku mums būs vislabākais rezultāts. Un tas ir no pirmās dienas, nevis vēlāk ejot līdzi sabiedrības prasībām. Un īstenībā, tā, ka mēs bijām Tenerifē zelta konferencē 2007. gadā, tad mums arī rādīja tādu kompānijas vēsturi, jo toreiz bija tātad 40 gadu jubileja. Un tad es atceros, man vēl kaut kur šis bildi ir, šis te slaids, ja, ka pirmie 10 gadi Oriflamam bija tādi gandrīz uz iznīkšanas, ka viņi knapi vilka, ja, jo dabisks nebija modē. Nebija modē, cilvēki to nesaprata, negribēja pirkt dabisku, jo tas nebija aktuāli, bet kompānija ticēja, ka dabisks ir labākais, kas mums ir vajadzīgs un mums der. Un tāpēc nenogriežoties ne pa labi, ne pa kreisi, rada un ražo dabisku produktu no pirmās dienas līdz šodienai. Un vēl ir viens svarīgs aspekts, ka mūsu kompānija nekad nav veikusi testus uz dzīvniekiem. Arī šī aspektā mēs esam pionieri. Un, starp citu, mēs esam viena no pirmajām kompānijām pasaulē, kas rada dabisku produktu. Un arī tas, ka mēs netestējam uz dzīvniekiem, mēs esam pionieri. Mēs esam šī te ceļa gājēji, ka mēs domājam par apkārtējo vidu, par dzīvniekiem, ja, nevis izmantojam viņus testos. Nu tad vēl, protams, tas foršais apstākļus, ka pārdošanas metoda cilvēks cilvēkiem, ir draugs draugam, no sirds uz sirdi, un šobrīd mēs esam lielākā tiešās tirdzniecības kompānija, kosmētikas kompānija Eiropā, un mēs esam jau 63 pasaules valstīs ar vairāk kā 3 miljoniem lojālo klientu, jeb sadarbības partneri visā pasaulē. Nu tātad, ejam tālāk.
Sākot ar šo te vēsturi pirms vairāk kā 50 gadiem līdz mūsdienām, mums ir ļoti stingri pamati, uz kādiem mēs veidojam savu kosmētiku. Mums ir ļoti striktas, ļoti stingras noteikumi, ko kompānija pat ir izstrādājusi priekš mums. Mēs vadamies pēc pašu izstrādātiem standartiem. Un mūsu produktu attīstības filozofijas pamatā ir tas, ka veidojot mūsu skaistuma kopšanas produktus, ir 3 svarīgas lietas ievērotas katrā produktā un vienmēr. Pirmais ir veiktspēja. Tas, ka mūsu produkts reāli strādā. Mūsu produkts vienmēr izpilda un sniedz to, ko sola. Vienmēr. Nekad nav savādāk. Un ja kādreiz ir savādāk, tad ir skaidrs, ka produkts netiek pareizi lietots. Vai neatbilst vispār, teiksim, nav pareizajam ādas tipam piemeklēts, vai, teiksim, mati ir viegli pūkaini, bet ņem kaut ko, kas ir domāts smagākiem, biezākiem matu tekstūrai. Ja? Tā tad ir vai nu nepareizi izvēlēts produkts, vai nepareizi tiek lietots, jo mūsu produkts vienmēr izpilda solīto. Otrs kritērijs, kas ir mūsu produktu pamatā, ka viņš ir drošs produkts, viņš nekad jums nenodarīs pāri. Mūsu Oriflame produkts nekad neradīs problēmas, tāpēc, ka nav pārbaudīts, tāpēc, ka nav pārbaudīts daudzos dažādos testos, un mūsu produkts vienmēr tādā harmonijā ar tavu ķermeni, ar ādu, ar prātu, ja, jo ir smaržas, kas to visu ietekmē. Un trešais aspekts ļoti svarīgs, šis te punkts, uz ko mēs vispār veidojam savus produktus, ir atbildīgi. Mēs veidojam produktus atbildīgi pret planētu un sabiedrību kopumā, pret mums kā klientiem. Mēs nekad neņemsim pirmo lētāko, bet to, kas ir labāks, ilgtspējīgs un draudzīgs mūsu sabiedrībai un mūsu videi. Vēl es gribu pastāstīt arī, kā Oriflame produktu standartos ir strikti noteiktas prasības. Un viena sadaļa ir sastāvdaļas, tīri sastāvdaļas, ja? Un tad pirmais mēs veicam ekoētiskas pārbaudes visiem mūsu produktiem, produktu sastāvdaļām. Mēs novērtējam avotu, no kurienes nāk šis te produktu sastāvdaļas, kvalitāti, drošības, tāpēc, lai jūs varat būt pārliecināti, ka tas ir labākās kvalitātes sastāvdaļas, un mēs nekad neizmantojam produktus no apdraudētām ekosistēmām. Mēs nekad neizmantojam tātad produktu sastāvdaļās produktus, kas ir no apdraudētām augu sugām, no apdraudētiem ekovidēm vispār. Ja? Par dzīvniekiem es vispār nerunāju, jo mēs dzīvniekus ne testos, ne sastāvdaļās neizmantojam. Vispār nekad nevienu reizi tā nav bijis visos 55 gados. Ja? Otrs aspekts, kas ir sastāvdaļās, ka mums ir tiešām dabīgi ekstrakti. Mēs ticam dabas spēkam un tīrībai, un tāpēc mēs izmantojam tikai dabiskos ekstraktus, nevis sintētiskos. Un trešais, ka mums ir dabīgie pīlingi, jeb dabīgie eksfolianti. Jau kopš 2010. gada mēs neizmantojam plasmasas pērlītes un plasmasas vizuļojošās daļiņas kosmētikā. Vispār nemaz jau vairāk kā tātad 13 gadus, ja? Un atkal mēs esam soli priekšā sabiedrībā notiekošajam. Mēs jau laicīgāk domājam un izdaram darbības, lai mēs būtu draudzīgi videi un lai mūsu kosmētika ir droša, veiktspējīga un atbildīga. Un tātad mūsu skrubīšas produktu sastāvs vienalga, vai tas ir sejai, vai tas ir ķermenim. Mums ir tikai dabīgas izcelsmes eksfolianti, vai tās ir mandeļu čaumals, vai augļu sēklas, vai olīvu kauliņi, kas ir samalti dažādos lielumos, atbilstoši ķermenim, vai sejai, vai rokām, vai dažādām ķermeņa daļām, ja? Bet tātad dabisks dabā atkal iet atpakaļ un kļūst par tabu, ja? Mums nav šie te plasmasas savienojumi, respektīvi plasmasa nav mūsu pīlingos. Otra sadaļa produktu standartos ir drošas formulas, ja? Tad viens ir, kā mēs iegūstam un ko mēs izmantojam produktus, otrs, kā mēs viņus saliekam un veidojam šīs te mūsu produktu formulas. Un tad mūsu produktu formulas veidojot, mēs stingri ievērojam Eiropas standarts. Vai tu zināji, ka
Eiropā ir visstriktākie standarti visā zemeslodē. Visā zemeslodē. Ne Amerikā, ne Āzijā, ne austrumos, teiksim, tuvajos austrumos un citās austrumu zemēs, ja, nav tik strikti principi. Un tad atkal ir vērts padomāt, tad ko tu pērc un liec uz savas ādas, vai tādus produktus, kur ir ļoti striktas prasības, ko nedrīkst izmantot, kas nav pietiekami drošs un labvēlīgs ādai, matiem, ķermenim, ja? Vai tomēr brauc ceļojumā un nopērku kādā vietējā tirdziņā, jā, kā suvenīru, jā, bet vai kā spēcīgu ādas kopšanas līdzekli, ja? No vides, no pasaules vietas, kur tik daudz, tik strikti nedomā. Un vēl Oriflame ir vēl arī iekšēji aizliegti sastāvdaļas produktos, ko nedrīkst izmantot. Ja? Tātad ļoti, ļoti daudz produktu sastāvdaļas mūsu produktos neatradīs dēļ drošuma un Eiropas striktajiem ierobežojumiem un kompānijas vēl standartiem. Nevienā mūsu produktā, vairāk kā 1500 produktos nav ģenētiski modificēta organisma. Nevienā. Ļoti daudz kompānijas to vispār nerunā un nemin. Līdz ar to mēs nezinām. Ir, nav, nerunā, slēpj. Oriflame ir skaidri pateicis jau daudzus gadus atpakaļ. Tas nav pēdējie 5, 3 vai 10 gadi. Tas ir vēl senāk. Oriflame neizmanto ģenētiski modificētu organismus savos produktos. Un ir ļoti stingras drošības pārbaudes. Mēs ne tikai strādājam kompānijas iekšienē, bet arī sadarbojamies ar neatkarīgām laboratorijām, ar neatkarīgiem institūtiem, kur pārbauda mūsu kosmētikas sastāvus uz veseliem brīvprātīgajiem. Un šīs pārbaudes apstiprina mūsu produktu iedarbību, tiek veikti arī klīniskie testi, kas ir vēl citas pakāpes apliecinājumi, ka mūsu produkti tiešām ir iedarbīgi, neizraisa kairinājums, ka tie ir droši lietošanai. Šīs bija tās galvenās lietas, kuras es gribēju pieminēt, lai tu aizdomātos, hei, bet ja šeit ir tik strikti tie standarti, ja, tad es pamēģināšu. Jo kāpēc neņemt labāko, kāpēc neņemt tīrāko, kāpēc neņemt to, kas domā arī par apkārtējo vidi, par pasaules šo te ekosistēmu. Un vēl es gribu parādīt to, ka mums ir arī ilgtspējības stratēģija, kas ir sadalīta 3 lielos blokos, un katram blokam vēl ir kopā 12 apakšbloki, un šīs te apakšbloki, jeb apakšjomas, ietver 41 mērķi un apņemšanās dažādiem laika periodiem. Kā piemēram ūdens, jā, tātad visiem mūsu produktiem, es tagad no galvas varu sameloties, bet man liekas, ka līdz 25. gadam ir jābūt ar biosabrūkošām formulām. Jau daudzi jaunie produkti, jau vairāku gadu daudz jaunie produkti noskalojumie, vai tas ir sejas mazgāšanai, vai tas ir šampuns, vai tas ir roku ziepītes, ir ar biosabrūkošu formulu. Man tūlīt būs piemēri. Tas nozīmē, ka, piemēram, lapa no koka nokrīt rudenī, viņa nokrīt uz zemes, un pavasarī viņa jau vairs nav. Viņa ir pati dabā reāli sadalījusies. Viņa pati ir kļuvusi par dabu. Tāpat arī mūsu Oriflame produkti ir tik dabiski, ka noskalojot izlietnē, kanalizācijā šampūnu, roku ziepes, sejas mazgāšanas līdzekļu, dušas želeju, ja aprazīvo dušas želeju, pieņemsim ar mandeļu čauliņām, ja, tas viss tālāk vēlāk nonāk dabā un sadalās dabiski, kļūstot atkal par dabu. Un Oriflame uzstādījums, ka 100% visi noskalojumie produkti būs ar biosadalošu efektu. Ja? Šobrīd vienkārši mums vēl ir agrāk radīt produktus ļoti populāri, bet arī tos laiku pa laikam pamazām kompānija mainīs, jo plāns ir šāds. Tāpatās mums ir plāns uz iepakojumu, ja, ka iepakojums kļūst vieglāks, tādējādi transporta izmaksas samazinot un vispār ekoloģijai ar transportēšanu saistīto pēdu samazinot. Protams, iepakojums
paliek tikpat drošs, bet vieglāks. Tāpat tās iepakojumos mums ir pārstrādātie materiāli. Mērķis ir, ka 20% katrā pudelītē ir pārstrādātais materiāls, un galvenokārt ir stikla un plasmas iepakojumi, gan vienā, gan otrā, un jebkurā citā iepakojuma veidā, tā tad ir vismaz 20% pārstrādātais materiāls. Vieglāk ir paņemt pirmo reizi radītu, ja? Kā mums teica mācībās, virgin šo te materiālu, bet Oriflame iet šo te vērtīgāko ceļu, videi ilgtermiņā draudzīgāko ceļu, mums klientiem, cilvēkiem labāko, drošāko, veselīgāko ceļu, ja? Un tāpēc meklē un rada risinājumus produktiem, lai būtu šie te iepakojumi iepakoti otrais pārstrādātā materiālā, cik tas ir iespējams. Pēc tam mūsu produktu iepakojums atbilst pārtiks iepakojumam, līdz ar to tas arī ir vēl augstākas pakāpes iepakojums, kurā ir vēl daudz vairāk lietas jāņem vērā. Mūsu kompānija to risina un dara. Var sakot, es šobrīd neiešu dziļāk šajos jautājumos, es ieliku vietu, kur tu to vari apskatīties, ieiesi, ja tu gribi pastīties sīkāk, tur ir ļoti detalizēti aprakstīts, kurā gadā, ko mēs apņēmāmies, kādas iniciatīvas, uz kuru gadu ir kādi plāni, dažādās šīs te sadaļās, ja, ūdens, papīrs, mešs, šie te, kā es sauc, emisijas, ja, un tad tu vari ieiet globālajā lapā oriflame.com, vienkārši ievada oriflame.com, un tad parādīsies šāda te lapa, kur tu vari paņemt arī valstis pa kontinentiem, un tad lūk ir select other, un tad corporate, un uzspiežot uz corporate būs Oriflame corporate site. Un tad tur būs gan mūsu vēsture, gan mūsu vīzija, gan mūsu responsibility, tātad atbildība pret apkārtējo vidi. Ja? Vispār ļoti interesanti, es ļoti daudz laika šeit pavadīju, un arī tagad es esmu atkal pakāpsies vēl augstāk tajos pārliecībā, cik es esmu patiesi laimīga un lepna, ka tieši Oriflame ir mans partners, ka tieši Oriflame produkts es piedāvāju cilvēkiem, ka tieši Oriflame, kopjot sevi un piedāvājot cilvēkiem kopt sevi ar Oriflame, es daru labu videi un visiem pārējiem. Tu vari pats paskatīties un iegūt informāciju un pārliecināties ar konkrētiem skaitļiem, ar konkrētiem faktiem, ar konkrētiem datiem. Ja? Labi, ejam tālāk. Tagad jau ķersimies pie mūsu produktiem. Tas viss, ko es stāstīju, kāda tas reāli izpaužās tajos mūsu produktos. Ja? Nu, sāksim vispirms ar mūsu mīļajām maigajām rūpēm. Tātad maigās rūpes parādījās 1970. gadā, un tas ir bestsellers visu šo laiku. Un šī unikālā formula, kas tajā laikā tika radīta, paņēma cilvēku sirdis un rokas un visas lietas, kas ir kopjamas ar maigajām rūpītēm, šo daudzfunkcionālo balzāmu, un kompānija vispār nevarēja paredzēt, ka šis būs tik ļoti iecienīts produkts. Un neskatoties uz to, ka produkts ir vienkārši fantastiski iecienīts, man liekas, ka maigās rūpes zina katrs, cits viņš sauc par muciņu, cits par buņģiņu, cits vēl visādi, ja? Tāda nesojas uz to, pagājušajā gadā kompānija izlaida jaunu maigo rūpju versiju, uzlabojumu. Tātad oriģinālā formula tika pamainīta, tāpēc, ka šobrīd ir 99,9% dabiskas izcelsmes sastāvdaļas. Tātad visa šī mazā rozā vai citu krāsu muciņa pilnībā ir piepildīta ar dabiskām sastāvdaļām. 99,9% ir tas pats bišu vasks un E-vitamīns, kas bija no paša sākuma, un tika pamainīts šis te eļļu maisījums. Agrāk bija lanolīns, ja, kas tātad ir no aitu vilnas, tātad dzīvnieku pasauli ir iesaistīta, ja, un parafīns tur bija, bet tātad, un vēl kaut kādas vielas, ko es uzreiz no galvas neteikšu, tas nebūtu tik svarīgi, bet to pamainīja uz dabisku eļļu maisījumu. Un šobrīd tātad sastāvā bišu vaskam un E-vitaminam klāt nāk rīcineļa, saulespuķeļa maisījums, ja, un tas ir līdzīgs, šis maisījums ir līdzīgs kā ādā esošie tauki, un līdz ar to tas ļauj visam labajam iesūkties ādā dziļāk, intensīvāk barot un tā tālāk, ja. Plus
Tagad maigo rūku balzāmiņš ir ne tikai 99,9% dabisks izcelsmes, bet ir arī iepakojumā pa 20% mazāk plastmasa un lielāka atverība, vieglāk ir paņemt. Ja? Tas pats logotips, kas ir no paša sākuma. Tad, vai jūs zināt, ko šis te logotips, kas ir pašā augšņā, ja? Ko viņš nozīmē? Jūs ieskaties, tur ir 2 burtiņi Jokniki. Mūsu kompānijas dibinātāji ir Junas un Roberts Jokniki. Tātad abi 2 Jokniki un O burtiņš, ja? Tāds apvērsti J un O burtiņš. Tātad abus Joknikus apvieno Oriflame. Respektīvi, neapvieno Oriflame, viņi ir ģimene, viņi ir brāļi, bet šis ir mūsu logotips. Un logotips joprojām ir uz, pirmais logotips ir joprojām uz maigām rūpēm, uz šī te korķīša. Tātad viens produkts, kurā reāli attainojās mūsu kompānijas vīzija, redzējums, ja, un kompānija maina bestsellera formulu, lai būtu labāk cilvēkiem un labāk apkārtējai videi. Tālāk runāsim par Love Nature, par produktiem, kuros jau pašā nosaukumā ir pateikts mīlēt dabu, mīlot dabu. Ja? Un tātad visi Love Nature produkti ir ar biosabrūkošu formulu. Visi. Visiem ir dabiskas izcelsmes skrubīši, šie te abrazīvās daļiņas, eksfolianti. Ja? Ir zaļāks iepakojums, tātad pudelītais, tulbiņās un buņģiņās ir otrais pārstrādātie materiāli. Katrā no buņģiņām, tulbiņām, pudelītēm ir minēts, cik daudz ir dabisks izcelsmes sastāvdaļas. 97, 98, 95, 96. Uz katras no pudelītēm, tulbiņām tas ir norādīts. Tāpat ir arī organiskas izcelsmes ekstrakti. Tūliņ būs man piemēri, tad jūs redzēsiet. Nevienā no Love Nature produktiem nav parabēni un nav silikoni. Nevienā. Un vēl ir norādīts, cik ilgu stundu mitrināšana ir katram produktam. 24 vai 48. Ja? Tātad bagātīgāk mitrinošāks vai vieglāk mitrinošāks. Nu, lūk, ejam dažos piemēros, burtiski dažos piemēros. Šie te brīnišķīgie, fantastiskie roku krēmiņi, ak, Dievs, cik tie ir populāri, cik tie ir patīkami, cik viņi arī skaisti ir, ja? Tātad tāds intensīvāk mitrinošāks būs ar šo te organisko kokos riekstu eļļu, un vēl ir arī ar makadāmijas riekstu eļļu. Tas būs barojošāks, ja? Tātad, ja tu redzi, tad šeit ir rakstīts 48 stundu mitrināšana, bet savukārt greifrūtam un avokādo būs rekur 24 stundu mitrināšana. Tas būs tātad šie te ar kokosriekstu eļļu un ar makadāmijas eļļu būs sausākām rociņām. Varbūt vairāk tagad ir ziemā, kad rociņas vairāk cieši no sala, no augstuma, no varbūt tikko mazgāts rokas, mitruma daļiņas ir uz rokas un es izējām ārā, tas cieši, ja? Tātad tā. Un šīs te ir organiskās sastāvdaļas, tātad organiski audzētas, nevis vienkārši dabiskas, bet dabiskas audzētas organiskā vidē, ja? Un tas arī norādīts uz tulbiņām. Tālāk, ja, jūs šeit varat redzēt arī, ka apakšā ir rakstīts, nu tātad uz tulbiņas, bet apakšā slaidiņā ir rakstīts, ja, ka šeit ir 97% dabiskas sastāvdaļas. Arī otrā tulbiņā ir 97% dabiskas sastāvdaļas. Ja, tad Oriflame liek virsū uz tulbiņām šo te informāciju, lai tu uzreiz skaidri redzi, hei, pat neiedziļinoties tajā, ko es tikko stāstīju par visiem produktu izstrādes standartiem. Tu vienkārši paņem tulbiņu, tur redzi, ka ir dabiskas sastāvdaļas tik mitrināšana, tik organiskas izcelsmes sastāvdaļas ir šādas, ja, un tur, teiksim, atsvaidzinošāks vai dziļi mitrinošs. Ja? Ejam pasmies vēl vienu piemēru. Dušas žēlēja. Piedodiet, šampūns. Šampūns pret blaugsnu kontrolē. Kā redzat, šeit sastāvā ir organisks alvējas ekstrakts un organiska tējas koka eļļa un biosabrūkošu formulu. Ja? Tad mazgājot matus, tu vari mazgāt matus arī ezerā, jo tu ezeru nepiesārņo, tāpēc, ka tu izmanto Love Nature šampūnu un arī 100% pārstrādāta plasmasas pudelītes, 100% un nesatur silikonu. Ejam tālāk. Šis te brīnišķīgais ķermeņa kremiņš ar organisko auzu un aprikožu ekstraktu. Ak, Dievs, cik viņš ir foršs, ja kāds nav mēģinājis, pamēģiniet sausai, jutīgai jādiņai, bet arī vienkārši sausai jādai, ja? Viņš ir pilnīgi, nu,
tik garšīgi smaržo, bet tā smarža nav spēcīga. Viņa ir viegla, maiga un tā uzklājās, tā iesūcās viens no maniem mīļākajiem ķermeņa kremiņiem. Tātad 98% dabisks sastāvdaļas, 48 stundu mitrināšana un 50% pārstrādāta buņģiņa. Dermatoloģiski pārbaudīts, piemērots visai ģimenei, arī bērniem no 3 gadu vecuma un jutīgai ādai, lai ādu koptu mitrinātu, ja redzat, tātad šeit atkal ir 98% dabiskas sastāvdaļas. Ejam tālāk. Botanicals. 98% dabiskas sastāvdaļas, ja? Vegānu produkts, tad ar vegānu sabiedrības apstiprināts produkts, ja? Tur neviens zvērs pat garām nav skrējis, ja? Atkal biosabrūkoša formula gan šīm te ziepītēm, gan šampūnam, 8 būtiskas minerālu vielas, Zviedrijas saussēļus un pārstrādāts iepakojums. Ir gan 100% pārstrādāti iepakojumi, gan daļēji, gandrīz apmēram puses, es neatceros 40 vai 60% pārstrādātais tulbiņām un šīm te buņģiņām. Vienam bija 100% pārstrādāts, otram daļēji pārstrādāts. Ja? Tā kā atkal šis ir reāls stāsts par to, kā mēs mīlam dabu un kā mēs piedāvājam dabiskus produktus mūsu klientiem. Māmiņas ar mazulīšiem, šis te mazais bērniņš taču tik vārgs un tik saudzējams, ja, un pastamies, kādas produktus piedāvā mūsu kompānija mazulīšiem kopš dzimšanas brīža un arī jutīgai ādai, nevis jau tādiem, kas skrien ar kājām, bet tu tikko kā mazlīts piedzims, viņam tak vajag viņu ādiņu mitrināt, aizsargāt, ja, un Baby-O ir tieši šādam te mazulītim, kurā ir ne mazākā 95% dabisks izcēlesmes sastāvdaļas, ne mazāk, tas nozīmē, ka varbūt arī vairāk. Baby-O produktos ir 5 produkti, no kuriem 3 ir pašsaglabāšanās formula. 3 produktos nav neviens konservants vispār. Ir zinātnieki spējuši izveidot sastāvu, kas pats sevi saglabā. Pats. Un 2 produktiem, kuriem vajadzēja pielikt mazliet konservantus, tur ir mēreni konservanti, ko izmanto pārtikā un dzērienos. Respektīvi, mēs dzeram dzērienus, kuros ir tie paši konservanti, kas ir Baby-O produktos. Divos produktiņos tikai. Galvenā varone ir zeltainā Zviedrijas auzu eļļa. Kāpēc tieši šī? Jo eļļas lipīdi, jeb tauki ir maksimāli tuvi, gandrīz tādi paši, gandrīz identiski bērniņa ādiņai, un līdz ar to tad āda pieņem, zīdaiņa āda pieņem kā savu un uzņem un draudzējās un nav nekādas problēmas. Šos produktus ir atzinusi arī ādas veselības alianse, un tas ir ļoti liels atzinums, un šajos produktos nav nekādas krāsvielas, smaržvielas, SLS, nekādas minerāla eļļas, ja. Atkal, kaut kas ļoti tīrs, ļoti īpaši piedomāts jaunajam mazulītim, kuram ir ļoti vāja, tāda ne vāja, bet tāda plāna, nenobriedusi ādiņa, ja, ātri zaudē mitrumu, un tur vajag īpašas rūpes. Lūk, šeit ir tas, kas ir vajadzīgs mazulītim. Ejam pie vēl viena piemēra, ka arī smaržās, ne tikai to, ko mēs liekam uz ādas, bet arī smaržās ir izmantots augstākās klases sastāvdaļas, kas ir pilnīgi dabiskas. Jā, tātad, piemēram, šī te All or Nothing smaržā ir sur absolūti vanīļas ekstrakts, kas nāk no Madagaskaras. Madagaskara ir tā vieta, kur pasaulē ir visaugstākās kvalitātes vaniļu audzē un iegūst. Ja? Un tātad šajās smaržās ir tieši vaniļa no šejienes, ja ne tikai dabiska, bet augstākās kvalitātes. Tieši par to pašu varam teikt par ilangi-langi ekstraktu, kas nāk no Komoru salām, un šis ilangi-langi ekstrakts ir pozess smaržās. Un Komoru salas sauc par aromātu salām Indijas okeānā, jo tur arī ir visaugstākās kvalitātes ilangi-langi, kāds vispār pasaulē eksistē. Lau Nature sejas kopšanas produktos, ja, alveja, atkal nāk tieši no turienes, kur tā ir vislabākā pasaulē, un tā ir Meksika. Un organiskais alvejas ekstrakts satur ļoti daudz ūdens, vairāk pat kā 99%, un tas atkal dod mums labumu ādiņai, un kokosriekstu ūdens arī ļoti mitrina ādu, un tā tad atkal ne tikai dabisks produkts, ne tikai dabisks augs ekstrakts, no auga iegūts ekstrakts, bet pat no tās vietas, kur viņš pasaulē ir vislabākais.
Goji ogas nāk no Ķīnas, tur, kur atkal tieši goji augu dzimtene. Un nevis jebkur, kur viņas var izaudzēt, bet no vislabākās vietas pasaulē. Un tie ir mūsu produkti, tie ir Oriflame produkti. Mums ir arī vegāniski produkti, Vaunt. Tur ir dažādas sastāvdaļas, ļoti plaša un ļoti iecienīta, iemīlēta produktu līnija. Un tur ir gan ozola ekstrakts, gan daudz dažādi citi ekstrakti un pilnībā vegāniski produkti. Vēl vegāniski produkti ir arī šie te dekoratīvai kosmētikā, gan arī wellness produkti. Var sakot, vegāniski mums ir daudz, vēl nu pat nesen kaut kas parādījās mums vegānisks, man tikko pēkšņi izkrīt no prāta, vajadzēja pierakstīt. Nu labi, bet var sakot, arī vegāniski produkti mums ir diezgan plašā klāstā. Ko es vēl gribēju izstāstīt, atgriežoties pie smaržām, ka Oriflame aromātos ir dabiskas izcelsmes spirts un pudelītes ir daļai pārstrādāts stikls. Un paskatīsimies tuvāk, ko nozīmē dabiskas izcelsmes alkohols. Ir diva veida alkohols, ko izmanto parfumērijā. Sintētiskais spirts un dabisks augu izcelsmes spirts. Un sintētiskais spirts izgatavo no fosilā kurināmā. Un tas ir, to izmanto piemēram, no naftas, no oglēm, no dabas gāzes. Un šādā veidā iegūts alkohols ir daudz lētāk iegūstama sastāvdaļa, ko pievienot smaržās. Ja? Un tas ir ļoti, ļoti populāri visā pasaulē pielietots sastāvdaļa, jo vajag saražot lētāk un pārdot dārgāk, vai ne? Ekonomikas pamatlikums. Nu, Oriflamam ir vērtības, Oriflamam ir redzējums un standarti, un Oriflame vienmēr dara tā, kā ir labāk. Un mums ir dabisks izcelsmes spirts, ko reāli fermentē no augiem, respektīvi kvieši, augļi, graudaugi, citi dažādi augi, ja? Un paiet laiks, lai to visu fermentētu un iegūtu šo te bioetanolu. Un tieši šāds bioetanols tiek pievienots Oriflame smaržās, un tā ir daudz dārgākas sastāvdaļa, taču klientiem garantē pilnīgi šīs sastāvdaļas dabiskumu. Labāks dabai, labāks cilvēkam, labāks visai zemeslodei. Nu, lūk, un, piemēram, ja mēs runājam par šo te Giordani Golda smaržūdeni, tad satur atbildīgi iegūtu mandarīnu aromātu. Tas nozīmē atkal, ka ir domāts, kādā veidā, no kurienes tiek iegūts šis te mandarīnu aromāts, lai mēs varētu smaržoties un būt skaistas. Un noslēgt es gribu ar to, vēl es negribu noslēgt, es vēl gribu izstāstīt to, ka mūsu wellness produktos ir GMP certifikāts, kas apliecina produktu augsto kvalitāti, to, ka tiešām viss ir tīrs, tātad dabiskas labas sastāvdaļas, viss ražošanas process, un pēc tam ir iedarbība, ja, tad tas kontrolē ļoti plaša klāsta, bet plaša procesa apstiprinājumu, ka tas ir augstākā līmeņa, un GMP certifikāts ir farmācijas, augstākais farmācijas certifikāts. Uztur pagātinātājiem tikai dažiem visā pasaulē ir šis certifikāts, un wellnessam Velosofija tas ir. Un vēl es gribēju teikt, ka Velosofija omega-3 mēs iegūstam ar Friends of the Sea certifikātu. Respektīvi, šis certifikāts tiek izsniegts tikai tām kompānijām, kas nozvejojot zīvis, domā par jūras ekosistēmu ar speciālām ierīcēm un tehnoloģijām, tiek nozvejotas zivis, lai netraucētu lielos jūras radījumus, bruņurupučus, haizivis, delfīnus, vaļus un koraļus un tā tālāk. Ja? Un arī tas apliecina to, ka mēs ļoti, ļoti, ļoti mīlam dabu un rūpējamies, lai mūsu produkti ir iedarbīgi un draudzīgi vidē, lai arī mums mazmaz bērniem būtu zaļa planēta. Un noslēgt es gribu šodienas manu nodarbību ar to, ka jau trešo gadu pēc kārtas Oriflame ir nominēts vai nosaukts kā Eiropas klimata līderis.
Un 3 gadus pēc kārtas, wow, jā, tas nozīmē, ka mēs gadu no gada izdarām būtiskus uzlabojumus tajā, kā mēs iegūstam produktus, kā mēs viņus tālāk pārstrādājam, radam produktos un kāds ir iepakojums, kāds ir mūsu pēc tam, kas aiz mums paliek, un tas ir tik vērtīgi, es ar to tik ļoti lepojos, ja, ka mums ir šis klimata līdera apstiprinājums, un jau 3 gadus pēc kārtas vienreiz var šo to sasniegt, bet ja tas ir atkārtots, un tad, kad jūs paskatīsieties to, ko es iedevu jums no Oracle globālās lapas, ja, tad jūs sapratīsiet, cik nopietnas ir mūsu kompānijas vadlīnijas, standarti, mērķi, kā radīt produktus, kā piegādāt, kā pēc tam viņus atkal atgriezt atpakaļ dabā, likvidēt iepakojumus un tā tālāk, ja. Un, wow, tas ir wow. Man tas ļoti uzrunā, un es ar to ļoti, ļoti, ļoti lepojos. Teikšu lielu paldies, ka noklausījāties, un ka jūs varēsiet pastāstīt saviem draugiem, ka mūsu produkti ir tiešām ļoti, ļoti dabiski.